vecāki un bērni dažreiz man jautā, kāpēc tu nevari mācīt visus mūzikas instrumentus? Tas ir tāpēc, ka katrs mūzikas instruments ir ļoti specifisks un pilnīgi savādāks. Gan no koordinācijas viedokļa, gan pirkstu skaitīšana, gan pozīcijas, gan pašu skanējumu. Pedagoģijas akadēmijā mums bija viens kurs, kur mēs apguvām basģitāru un bungas. Tādus pašus minimālos pamatiņus šiem instrumentiem es daudz maz zinu. Pašmācības ceļā apguva arī klasisko ģitāru. Ikdienā spēlēju čellu orķestrī, mācu bērniem klavieru spēli un dziedāšanu. Esmu radījusi mūzikas mācību materiālus, mūzikas spēles, tādus kā domino, puzles un špikerus, ar kuru palīdzību es ātri un viegli bērniem iemācu teoriju. 10 gadus esmu nostrādājusi pirmskolas izglītības iestādē par mūzikas skolotāju. Un šobrīd savu bērnu gatavoju dziedāšanas konkursiem un palīdzu pildīt mājas darbus blokflātā, jeb stabulē, un praktizēju darbībā. Pūšana instrumenti ir vienīgais instruments, kuru es nepārzinu vispār. Šis instruments ir pilnībā balstīts uz elpu, ko es šobrīd saprotu, mācot šavam bērnam un palīdzot mājas darbus pildīt. Un patiesībā šķiet, ka tas instruments ir diezgan vienkāršs un viegls. Bet tas tiešām ir atkarīgs tikai un vienīgi, kā tu elpo. Tev ir nepieciešams iemācīties un kontrolēt pareizi elpot, pareizi prast, iepūst, lai tā nots skanētu. Lai tu varētu teikt, ka es protu šo instrumentu spēlēt, visus iepriekš, ko jau es nosaucu, ir nepieciešams šim katram instrumentam veltīt vismaz 10 gadus. Un tad tu vari teikt, jā, es šo instrumentu pārzinu, zinu, ar ko sākt mācīties, saprotu, kā lasīt notis, kur viņas atrodas, iespējams arī protu improvizēt, iespējams atceru arī savas vai kaut kādas dziesmas, kuras es pārveidoju. Tas ir ilgstošs, radošs darbs, radošs process, principā ar sevi un savām spējām, ko es protu un cik daudz es vēlos mācīties. Tādēļ arī katram šim instrumentam ir nepieciešams savs skolotājs, kurš ir veltījis savu bērnību, savu dzīvi, savu dzīvesveidu piekopis, lai šo instrumentu varētu apgūt profesionālā līmenī. Protams, skolotāji, metodes un prasmes ir dažādas. Par to es tev pastāstīšu nākamajā video, ar ko atšķiras profesionāls skolotājs no vienkārši skolotāja.